Vai jūs baidāties no ASV iebrukuma jūsu valstī? Nē, mēs viņus gaidām. Viņš teica šos vārdus, jo zina par slazdu, kurā viņa valsts jau ir iekritusi. 2026. gada 18. marts, ap 2 pēcpusdienām, Izraēlas iznīcinātāji ielidoja un trāpīja Irānas vājākajā vietā. 2 rafinērijas tika izslēgtas no darbības. Katru dienu apmēram 100 līdz 140 miljonu kubikmetru gāzes pārstāja plūst. Šīs uzbrukums pastiprināja elektrības atslēgumus un vēl vairāk padziļināja gāzes atkarīgās valsts elektroenerģijas trūkumu. Taču šī uzbrukuma centrā bija Izraēlas dziļi iefiltrētais aģents Irānā, tas, kurš pelnījis atzinību par tā panākumiem. Tā nebija Amerika, ne spiegs vai kāda progresīva tehnoloģija. Tā bija pašas Irānas lāsts, lēna inde, kas jau gadu desmitiem to iznīcina no iekšienes. Tagad klausieties. Man ir vienalga, ja YouTube mēģina ierobežot šī video izplatīšanu, jo viņiem nepatīk kara tēmas. Es tāpat atklāšu patiesību. Taču jūs varat piespiest YouTube būt godīgiem, nospiežot patīk pogu. Paldies! Ar 1,6 miljoniem kvadrātkilometru platību Irāna ir aptuveni tikpat liela kā apvienotā karaliste, Francija, Spānija un Vācija kopā. Un tomēr lielākā daļa šīs zemes ir ieslēgta aiz pašas dabas sienām. Ģeogrāfi šo struktūru sauc par kalnu ieplaku. Tā nosaka, kur līst lietus vai iestājas sausums, kur armijas virzās uz priekšu vai apstājas, un kur pilsētas uzplaukst vai izžūst. Bet tieši šis pats spēks ir kļuvis par Irānas lielāko ienaidnieku, vai arī varu teikt, Izraēlas lielāko priekšrocību. Un šie nav mani vārdi, tie ir ierakstīti pašā vēsturē. Teherānas ziemeļa automaģistrālei bija nepieciešami 137 tuneļi, lai tikai izlaustos cauri Albozas kalniem. Tāpēc ārzemju uzņēmēji sāka urbt 1997. gadā. Viņi pavadīja gandrīz 2 desmitgadus pie šī projekta, bet aizgāja prom pabeiguši mazāk nekā 1/4 daļu darba. Kad Irānas uzņēmumi pārņēma darbu, viņi sastapās ar lūzuma zonām, aplūstošu gruntsūdeni, metāna gāzi un tik saspiestiem iežiem, ka tie burtiski aprīja tuneļu urpšanas iekārtas, piespiežot brigādes rakt atsevišķus apveceļu tuneļus, lai tikai izvilktu tehniku ārā un sāktu no jauna. Projekta neveiksme nebija ne uzņēmēja, ne Irānas firmu vaina. Tā bija Irānas lielākā nelaime – pašas ģeogrāfijas lāsts. Irānu veido milzīgas kalnu grēdas, kas ieskauj augsta plato, tuksnešus un sāls līdzenums tās iekšienē. Lielākā daļa valsts atrodas virs 1500 metru augstuma, atstājot ļoti maz līdzenas zemes, izņemot 2 šauras joslas gar Kaspijas jūras ziemeļos un Huzestānas līdzenumu dienvidrietumos. Irānas ģeogrāfija ir tās lielākais vairogs un vienlaikus arī visietiepīgākais ienaidnieks. Cilvēki to sāk apzināties tikai pēc pašreizējā konflikta. Taču tā jau gadu desmitiem ir veidojusi visu ģeopolitikas spēli. Irānai ir 1201 triljons kubikpēdu dabasgāzes. Tas ir aptuveni 18% no visas planētas gāzes, otrs lielākais apjoms pēc Krievijas. Galvenais objekts ir South Pars Persijas līcī, kas ir puse no pasaulē lielākā gāzes lauka, kuru Irāna dala ar Kataru. Izskatās pēc īstas superspējas Irānai. Bet šis viens lauks nodrošina lielāko daļu Irānas iekšējā patēriņa gāzes, un gāze veido vairāk nekā 80% no Irānas enerģijas patēriņa. Kāpat tas nodrošina apmēram 85 līdz 86% no Irānas elektroenerģijas. Irāna šo enerģiju ne tikai eksportē, bet gandrīz pilnībā izmanto arī pašmājās. Un tas kļuva par tās lielāko vājību. 2026. gada 18. martā Izraēlas iznīcinātāji ielidoja un uzbruka pārstrādes rūpnīcām, uzglabāšanas tvertnēm, caurudvadiem, naftas ķīmijas kompleksiem, 2 rafinērijām, viss Asalujahā, Bušehra provincē. Izraēla iepriekš bija informējusi Vašingtonu, Trumps to apstiprināja, un Amerikas spēki pilnībā atturējās no iesaistes. Visā objektā izcēlās ugunsgrēki, kurus galu galā izdevās savaldīt, un netika ziņots par tūlītējiem bojāgājušajiem. Taču kaitējums Irānas enerģētikas sistēmai bija tūlītējs un smags. 2 rafinērijas tika izslēgtas no ierindas. Katru dienu pārstāja plūst no 100 līdz 140 miljoniem kubikmetru gāzes. Un ņemot vērā, ka sankcijas jau ierobežoja eksportu, tai nebija kurp plūst. Irānas iekšienē sekas bija tūlītējas. Elektroenerģijas padeves pārtraukumi pastiprinājās, un gāzes atkarīgajā valstī pieauga elektroenerģijas trūkums. No pirmā acu uzmetiena jūs varētu teikt, ka tieši Izraēlas gaisa pārākums nosmacēja Irānu, taču patiesībā tā bija Irānas viltīgā, skarbā ģeogrāfija. Papildus fiziskajiem postījumiem, uzbrukums atklāja Teherānai kaut ko daudz nērtāku. Koncentrējot 70% no valsts enerģijas piegādēm vienā vietā, lai cik attāli tā arī nebūtu, lai cik labi aizsargāta tā būtu uz papīra, tas deva ienaidniekam ļoti skaidru mērķi, ko atrast un trāpīt. Bet kāpēc es teicu, ka Irānas ģeogrāfija ir arī tās lielākais glābējs? 2025. gada jūnijā ASV uzbruka Irānai operācijā Uzlacošais lauva.
Tā trāpīja Irānas kodolinfrastruktūrai un balistisko raķešu infrastruktūrai. Irānas amatpersonas skaidri norādīja, ka programma nav iznīcināta, jo vissvarīgākās iekārtas bija izvietotas dziļi šo kalnu sistēmu iekšienē, apvidū, kuram parastā gaisa spēka ieroči nevar droši piekļūt vai pilnībā iekļūt. Tas nebija nejauši. Tā bija doktrīna, kas pilnībā balstījās uz geogrāfiju. Un, kad Irānas amatpersonas teica, mēs gaidām, viņš nejokoja. Irānas un Irākas kara laikā, 1980. gados, Irākas spēki ielauzās Irānas iekšienē un tieši saskārās ar Zagrosas kalniem. Viņu bruņotās kolonas, kas bija labi darbojušās uz līdzenes atklātas zemes, kļuva gandrīz bezjēdzīgas. Kalnu grēdas un pārējais absorbēja uzbrukumu, palēnināja visu un padarīja jebkādu izšķirošu izrāvienu gandrīz neiespējamu. Bet iedomājieties, ka jums ir attīstītas tehnoloģijas, un jūs esat tikuši pāri kalniem, abiem, gan Zagros, gan Arbos kalniem, par spīti visām grūtībām. Tagad jūs esat Irānas teritorijā, taču tas, kas jūs sagaida, ir vēl sliktāks. Valsts centrs tiek saukts par centrālo plato, virkni baseinu, kas atrodas aptuveni 900 metru augstumā virs jūras līmeņa. To pilnībā ieskauj tie paši kalnu masīvi, kurus jūs tikko šķērsojāt. Un tā kā šie kalni aiztur gandrīz katru mitruma lāsi, kas nāk no Kaspijas vai Vidusjūras, gandrīz nekas nenonāk valsts iekšienē. Lietas te vienkārši nekad neatnāk. Un tas, ko tas rada plato austrumu daļā, ir divas no visbrutālākajām, nežēlīgākajām tuksnešiem uz šīs planētas. Pirmais ir Daštit Karvīrs, lielais saules tuksnesis. Upes šeit patiešām veidojas katru pavasari. Tās baro sniega kušanas ūdeņi, kas plūst lejup no apkārtējiem kalnu virsotnēm, taču šīm upēm nav kur aizplūst. Plato nav izplūdes, tāpēc ūdens uzkrājas zemākajās ieplakās, uzkavējas tur īsu brīdi un tad sāk darboties vasaras saule. Tā iztvaicē visu ūdeni un atstāja aiz sevis šīs biezās kristāliskās saules struktūras, ko sauc par kavīriem. No šī attāluma tas izskatās pēc cietas zemes. Pietuvojoties tuvāk, tā iebrūks zem kājām. Otrā Daštit al-Lut ir UNESCO pasaules mantojuma vieta. Šis apzīmējums pastāv nevis tāpēc, ka šī vieta būtu patīkama, bet gan tās ģeogrāfiskās galējības dēļ. Tā ir viena no sausākajām un karstākajām vietām uz zemes. Spēcīgi vēji nepārtraukti plosās cauri šai vietai, izgrebjot reliefu milzīgās grēdās un pārvietojot kāpu laukus, kas nekad nepaliek vienā formā divreiz. Tās centrs atrodas apmēram 300 metrus virs jūras līmeņa, zemāk nekā apkārtējā plato, kas ievelk siltumu iekšā un pastāvīgi neielaiž mitrumu. Neapdzīvojams, ne uz brīdi, ne sezonāli, bet kā pastāvīgs stāvoklis. Kopā šīs divas tuksneši veido austrumu sienu, kas ir tikpat necaurējama kā Zagros kalni rietumos. Jebkurš spēks, kas tuvojas Irānai no Afganistānas vai Pakistānas, tieši sastopas ar šo. Pa šo ceļu nav apgādes līniju, nav uzticamu koridoru pāri Karvīram, tikai izkaisītas oāzes, kuras šķir tādi attālumi, kas izsmeļ resursus ātrāk nekā jebkura armija spēj tos atjaunot. Bet, ja tā ir, kāpēc Izraela ir priekšā Irānai? Tas ir tāpēc, ka viņi zina, kur un ko sist un no kā izvairīties. Tāpēc Izraela izmanto savu lielāko priekšrocību – pārākumu gaisā. Lielākā daļa cilvēku domā, ka visas Irānas vājās vietas jau ir izmantotas, un Izraela tās ir skārusi, bet patiesībā viņi ir tikai pašā sākumā. Nesen Izraela paziņoja, ka joprojām ir simtiem Irānas mērķu, kurus varētu uzbrukt, un Izraela varētu sākt izmantot arī Irānas slepeno vājību. Redziet, starp 90 un 95% Irānas musulmaņu ir 12-nieku šīti. Tas ir no 66 līdz 70 miljoniem cilvēku, padarot Irānu par neapstrīdamu globālās šītu pasaules demogrāfisko centru. Taču šī koncentrācija nav izkliedēta pa visu valsti nejauši. Tā gandrīz pilnībā sakrīt ar persisku runājošo kodola reģionu. Piemēram, šajos reģionos, kur šītu identitāte, valsts vara un kultūras dzīve nav tikai līdzās pastāvošas. Tās darbojas kā viena apvienota sistēma. Savukārt sunītu musulmaņi oficiāli veido 5–10% no iedzīvotāju skaita. Bet vienīgā problēma ir tā, ka šīs kopienas dzīvo gandrīz tikai Irānas pierobežā. Kurdu sunīti rietumu provincēs, turkmēņi ziemeļaustrumos, beluģi Sistānas Beluģistānas reģionā un arābu kopienas gar Persijas līča piekrasti. Visām šīm teritorijām, izņemot reliģiju, ir kopīgs viens modelis. Tās ir ekonomiski nabadzīgākas, lauku apvidos un stingrāk uzraudzītas. Vissvarīgākais ir tas, ka tās atrodas tālāk no varas nekā šītu kodols, ko tās ieskauj. Šī distance starp valsts centru un perifēriju ir viena no noturīgākajām un rūpīgi pārvaldītajām spriedzēm Irānas valstī. Tā nekad nav pilnībā izzudusi. Un vēsturiskie modeļi rāda, ka izolētas kopienas vienmēr var tikt izmantotas pretinieku interesēs. Tā pati ģeogrāfija, ko mēs saucam par lāstu Irānai, ir kļuvusi par netiešu iztikas avotu tūkstošiem cilvēku. Zagrosa kalni gar Irāku un austrumu grēdas virzienā uz Afganistānu un Pakistānu sasniedz virsotnes 3 līdz 4 tūkstošu metru augstumā, ko šķeļ dziļas aizas, meži un sniegoti pārējas.
Lielākā daļa no tā nav sasniedzama ar transportlīdzekļiem, un to nav iespējams pilnībā patrulēt. Un aiz šīm pārējām atrodas kopienas ar vietējām zināšanām un paaudzēm uzkrāta pieredzi pārvietoties pa apvidu, kurā svešinieki nespēja orientēties, īpaši tumsā. Tieši tur darbojas kolbari. Kurdu nesēji, līdz pat 300 000 no viņiem, uzkrauj uz muguras 25 līdz 70 kg un stundām ilgi kāpj pa līkumotām kalnu takām, nesot televizorus, gaisa kondicionierus, tēju, cigaretes, alkoholu. No attāluma viņi izskatās kā punkti, kas pārvietojas pāri kalna nogāzei. Tuvumā viņi ir tēvi un dēli no provincēm, kur legālā ekonomika nekad nav parādījusies. Taču pa tām pašām takām tiek nests arī kas daudz tumšāks. Organizēta tīkli izved uz Pakistānu un Afganistānu Irānas subsidēto degvielu un zāles. Heroīns, opijs un metamfetamīns no Afganistānas tiek vesti atpakaļ caur Tarkaju uz Irāku. Ieroči pārvietojas pa tiem pašiem maršrutiem. Irākas Kurdistānā kontrabandisti ir sākuši izmantot dronus un paraplānus tajos posmos, kur pat kalnu takas ir kļuvušas pārāk atklātas. Kalni padarīja šīs robežas par neiespējami noslēdzamām. Nabadzība nodrošināja, ka cilvēki turpina tās šķērsot, un karteļi, kas iemācījās izmantot abus, atrada visvērtīgāko kontrabandas geogrāfiju uz planētas. Taču Irānas lielākā nelaime ir etniskā līdzība ar Pakistānas sagrauto valsti. Sistāna un Beluģistāna ir lielākā Irānas province. Tā atrodas uz gāzes rezervēm un minerālu bagātībām. Taču pēc gandrīz visiem rādītājiem tā ir viena no nabadzīgākajām vietām valstī. Šeit dzīvojošie beluģi ir sunnīti šītu valstī, etniski atšķirīgi no persiešu kodola, un viņi ļoti labi apzinās, cik maz Irānas bagātības jebkad ir nonācis līdz viņiem. Šī identitātes, reliģijas un ekonomiskās nevērības kombinācija šeit ir uzturējusi zemes intensitātes sacelšanos kopš 2004 gada. Uzbrukumi IAģC vienībām, policijas kontrolpunktiem, infrastruktūrai pietiekami regulāri, lai Teherāna nekad to pilnībā nebūtu apspiedusi. 2023. gadā Jaish el-Aldal, sunītu kaujinieku grupa, kas darbojas abās Irānas un Pakistānas robežas pusēs, vienā uzbrukumā nogalināja 11 Irānas policistus. Un šeit robeža pat par sevi ir atsevišķiski problēma. 2024. gada janvārī Irāna uzbruka Jaish el-Aldal nometnēm Pakistānas Beluģistānā un nogalināja civiliedzīvotājus. Pakistāna atbildēja, uzbrukot Beluģistānas atbrīvošanas frontes objektiem Irānas teritorijā. Un iemesls, kāpēc es to nosaucu par Pakistānas sabrukušo valsti, ir tas, ka realitātē Pakistāna gandrīz nekontrolē savu Beluģistānu. Pat viņi ir sacēlušies pret nevienlīdzību un zvērībām. Tātad divas valstis, abas apgalvo, ka cīnās pret tiem pašiem kaujiniekiem, apšauda viena otru pāri robežai, kuru patiesībā neviena no tām nekontrolē, jo tūkstnešu un kalnu apvidu šajā reģionā nepakļaujas nevienai valdībai. Ieroči, narkotikas, kaujinieki. Geogrāfija ļauj visam tam brīvi pārvietoties. Ja tam visam vēl uzliek pilna mēroga karu, jūs pamanīsiet, ka IRGC ir pārslogots. Beluģu kaujinieku grupējumi ir atklāti veikuši ASV un Izraēlas triecienus pret Irānu, uzskatot šo hausu par savu iespēju. Vienotas, neatkarīgas lielās Beluģistānas ideja, kas aptver Irānu, Pakistānu un Afganistānu, šīm grupām dod kaut ko tādu, par ko cīnīties, kas ir daudz vairāk nekā jebkas, ko Teherāna varētu iztirgot pie sarunu galda. Irāna nekad nav pilnībā kontrolējusi šo provinci, pat tad, kad viss bija mierīgi. Šobrīd, kad viss ir tik saspringts, Irāna ir atvērusi vēl vienu fronti, kur valstī vienkārši nav pa spēkam pārvaldīt. Oficiālā nodarbinātība Irānā ir arī būtiski ietekmēta tās ģeogrāfiskā novietojuma dēļ. Kermānas province dienvidos atrodas viens no lielākajiem varu atraņu kompleksiem pasaulē – Sašesmē komplekss, kurā koncentrēti apmēram 5% no visiem zināmajiem pasaules vara krājumiem. Cinka un svina ziņā Irāna ieņem vēl augstāku vietu, jo tādas atradnes kā Mahdi Abad Jazdas provincē un Angurāna Zanžānā ir vienas no bagātākajām rūdas atradnēm šāda veida pasaulē. Dzelzsrūda ir izplatīta visā centrālajā plato. Horasānas provincē atrodas vislielākā aktīvo raktuvju koncentrācija valstī. Un nesen ir atklātas nozīmīgas litija un titāna atradnes. 3/4 Irānas kalnrūpniecības nodarbinātības veido nehidrokarbonu materiāli. Ne nafta, ne gāze, bet metāli, rūdas, rūpnieciskie minerāli, kas reti nonāk starptautisko ziņu virsrakstos, taču klusi uztur veselu provinču ekonomiku. Tātad nodarbinātība ir ļoti koncentrēta, ļoti riskantā nozarē. Irāna varētu risināt šo situāciju, bet ne to, ko jau ir izraisījis tās lielākais ienaidnieks. Irānai tikai apmēram trešdaļa zemes ir piemērota lauksaimniecībai. Sliktākais ir tas, ka tikai 12% no tās patiešām tiek apstrādāti. Mazāk nekā trešdaļa no apstrādātās zemes tiek apūdeņota. Pārējā daļa ir sausā lauksaimniecība, kas pilnībā paļaujas uz nokrišņiem. Valstī, kur 80% zemes tiek klasificēta kā sausa vai pussausa. Satelītu dati to skaidri parāda. Apmēram 68% Irānas teritorijas ir ar augstu vai ļoti augstu noslieci uz tuksnešošanos.
Un tur, kur pastāv intensīva apūdeņošana, gruntsūdeņi tiek izsūkti tik agresīvi, ka augsnes un ūdens sāļuma līmenis centrālajā baseinā pieaug. Tas klusi grauj atlikušo auglību. Bet kāpēc vispār runāt par lauksaimniecību un apūdeņošanu, ja ir palicis tik maz ūdens, ka Irāņiem gandrīz nepietiek dzeramā ūdens? Ja atceraties, tikai pirms dažiem mēnešiem Irānas ūdenskrīze bija galvenajās ziņās. Šodien viss ir par karu. Pasaule varbūt ir aizmirsusi, bet daba nav. Patiesībā situācija tikai pasliktinās. Vienīgā kuģojamā upe visā valstī ir Karūna. Tā ir 831 km gara, un pat tad tikai aptuveni 180 km no Karamšāras līdz Abbasai faktiski ir kuģojami ar laivām. Pastāv Karke, Dez un Džarahi upes. Tās nogulsnē auglīgas dūņas Huzestānas līdzenumā. Taču nav īstas valsts mēroga ūdensapgādes sistēmas, kas to visu savienot kopā. Vēsturiski Irāņi atrisināja šo problēmu ar inženiertehniskiem risinājumiem, un tas, ko viņi uzbūvēja, ir ievērojams. Kanāti – ar rokām izrakti ar gravitācijas spēku darbināti pazemes tuneļi, kas iegūst ūdeni no augstākām vietām un nogādā to pāri sausām līdzenumiem uz vietām, kur cilvēki patiesībā dzīvo. Ir aplēsts, ka visā Irānā ir apmēram 70 000 šo būvju, kur kopējais garums sasniedz 250 000 jūdžu. Tās tika būvētas ar rokām gadsimtu gaitā, bez mūsdienu tehnikas. Taču šī atjautīgās ūdens taupīšanas ēra tagad tiek izjaukta tik strauji, ka eksperti to vairs nesauc par ūdens trūkumu, bet gan par ūdens bankrotu. Tikai no 2003. līdz 2019. gadam Irāna zaudēja aptuveni 211 kubikkilometrus no saviem kopējiem ūdenskrājumiem. Tas ir vairāk nekā 2 reizes vairāk nekā visas valsts gada kopējais patēriņš. Pazudis mazāk nekā 2 desmitgadēs. Pasaules resursu institūts ierindo Irānu starp visvairāk ar ūdens trūkumu saskarošajām valstīm pasaulē, jo katru gadu tiek izmantoti 80 līdz 100% no tās atjaunojamajiem ūdens resursiem. Ilgtermiņa tendence rāda, ka ūdens pieejamība uz vienu iedzīvotāju ir sabrukusi. No aptuveni 4500 kubikmetriem 1970. gados līdz aptuveni 1000 kubikmetriem mūsdienās, kas oficiāli ierindo Irānu absolūtā ūdens trūkuma kategorijā. Vairāk nekā 90% no atlikušā ūdens tiek izmantots lauksaimniecībā, pārsvarā izmantojot aplūdināšanas metodi. Šī ir viena no neefektīvākajām metodēm, kā audzēt ūdensprasīgas kultūras vienos no visvairāk ar ūdeni trūcīgiem reģioniem uz Zemes. Irāna gadā saņem vidēji tikai 235 līdz 250 mm nokrišņu, kas ir aptuveni pusi no pasaules sauszemes vidējā rādītāja, un 82% valsts teritorijas tiek klasificēta kā sausa vai pussausa. Gandrīz visi nokrišņi izkrīt no novembra līdz maijam, atstājot ilgu sausuma sezonu, kurā iztvaikošana ir ļoti intensīva un upes vai nu ievērojami sarūk, vai arī pilnībā pārstāj tecēt. Sekas tagad ir fiziski redzamas. Pārmērīga gruntsūdeņu ieguve ir izraisījusi zemes iegrimšanu tādās pilsētās kā Isfahāna un Teherāna, kur ceļu un ēkas ir piedzīvojušas izmērāmu bojājumu, jo zeme zem tām klusi saspiežas. Līdz 2025. gada beigām Teherānas 5 galvenie ūdenskrātuves bija samazinājušās līdz tikai 12% no to ietilpības, un krīze bija tik nopietna, ka valdība sāka nopietni apspriest galvaspilsētas pārvietošanu. Tās ezeri stāsta to pašu stāstu. Urūmijas ezers, kas kādreiz bija lielākais ezers tuvajos austrumos, tagad ir sāls tūkstnesis. Zājanda Ruda upe sausajos gados ir kļuvusi par nedzīvu kanālu, ko nosprosto augštecē uzbūvētās aizsprosti un novirzes. Vairāki ezeri pie Afganistānas robežas ir tik ļoti sarukuši, ka to izžuvušās gultnes tagad rada putekļu vētras, kas pāršauc apkārtējos laukus un pilsētas, pārvēršot ekoloģisko sabrukumu par sabiedrības veselības ārkārtas situāciju. Irāna netiek galā ar ūdens trūkumu. Tā zaudē ūdeni, kas padarīja šo zemi apdzīvojamu, un nekas no pašreizējās politikas nav pietiekami ātrs, lai to mainītu. Un tie paši kauni, kas aizsargā tās kodolprogrammu, patiesībā ir tās lielākais ienaidnieks. 1995. gadā tika sākta Kendavanas tuneļa paplašināšana, kas uz papīra šķita pietiekami vienkārša, bet tajā brīdī, kad inženieri noņēma veco oderējumu, ieplūda gruntsūdeņi. Klintis sabruka un turpināja brukt. Projekts, kam vajadzēja ilgt tikai dažus gadus, ievilkās līdz pat 2002. gadam. Tāpat arī Bahtiari aizsprosts, kas tika plānots kā viens no augstākajiem aizsprostiem pasaulē, dziļi Zagrosas aizu iekšienē. $2 miljārdu līgums tika parakstīts ar Ķīnu 2011. gadā, bet gada laikā tas tika atcelts un nodots revolucionārajai gvardei. Notika ceremonijas, tika uzbūvēti pieveceļi, bet aizsprosta nebija. Vienkārši aiza, kas joprojām gaida. Transporta koridori šajā reģionā tiek spiesti cauri šaurām, grūti izbraucamām pārējām. Tirgi paliek sadrumstaloti, jo to savienošana ir ārkārtīgi dārga. Dažādas valsts daļas attīstās gandrīz izolēti – kultūras, ekonomikas un loģistikas ziņā. Tas pats reljefs, kas ir Irānas lielākā aizsardzība, ir arī viena no tās visnoturīgākajām iekšējām problēmām. Un šīs problēmas centrā ir 2 briesmoņi. Pirmā – Zagrosa kalnu grēda.
Nav vienkārši kāds viens grādas posms, kuru var pārvarēt un doties tālāk. Tas ir nepielūdzams. Paralēlu grādu virknējums, kas sakārtots viena aiz otras. Tas stiepjas 1450 km no ziemeļrietumiem līdz pat Bandarabasai pie Hormuza šauruma. Virsotne pēc virsotnes pārsniedz 3000 metru augstumu, un dienvidu centrālajā daļā vismaz 5 no tām pārsniedz 4000 metrus. Ģeoloģiski Zagrosa ir Kaukāza dienvidu turpinājums. Sena, milzīga un gandrīz vai apzināti novietota, lai padarītu Irānas rietumus necaurējamus. Otrā sistēma ir Alborza kalma sistēma ziemeļos. Tā ir šaurāka, bet, ja kas, pat vēl skarbāka. Virsotņu vidējais augstums ir ap 3000 metriem, un tās nevis pakāpeniski nolaižas uz Kaspijas jūras pusi. Tās krīt tik stāvi, ka piekrastes josla, kas iesprostota starp kalniem un ūdeni, lielākajā daļā vietu ir tikai no 10 līdz 70 km plata. Un pāri visam paceļas Damavana kalns, snaudošs vulkāns, 5610 metrus augsts. Šis ir augstākais punkts Irānā un otra augstākā virsotne visā Eirāzijas sauszemes masīvā uz rietumiem no Hindukuša. Pats Alborza kalnu masīvs veidojies no simtiem miljonu gadu seniem iežiem. Devona smilšakmeņi, jūras slānekļi ar cauri ejošām ogļu šuvēm un biezas, izteikti zaļas vulkānisko tufiem un lavas kārtas. Ieži, kas veidojās laikā, kad šī zemes daļa piedzīvoja vardarbīgas un pārveidojošas pārmaiņas. Šīs abas kalnu sistēmas ne tikai attur ienaidniekus, tās arī neļauj Irānas reģioniem pilnībā savienoties savā starpā. Irāna ir veltījusi savus lielākos un dārgākos inženiertehniskos centienus šo kalnu pārvarēšanai, un katru reizi kalni ir uzvarējuši. Lielākā daļa Irānas ģeogrāfijas ir nelabvēlīga, taču tās lielākā superspēja atrodas austrumu pusē, austrumu malā. Gar 1120 jūdžu garo dienvidu piekrasti atrodas kaut kas, kas padara visu šo teritoriju strateģiski neaizvietojamu. Ormūzas šaurums. Tas ir 167 km garš ūdensceļš, kas šaurākajā vietā sašaurinās līdz tikai 21–24 jūras jūdzēm, un kuģošanas ceļi tajā ir tikai dažas jūdzes plati. Caur šo šaurumu plūst aptuveni 20% no visas pasaules naftas piegādes. 20 miljoni barelu katru dienu, kā arī ievērojams daudzums sašķidrinātās dabasgāzes un naftas ķīmijas produktu. Katrs tankuģis, kas iziet no Persijas līča, šķērso šo punktu. Irāna atrodas visā šī šauruma ziemeļu krastā. No 8 lielākajām salām šaurumā Irāna kontrolē 7, tostarp Abu Musu un Lielo un Mazo Tunu, kas atrodas tieši blakus tankuģu maršrutiem, ir stipri militarizētas un uz kurām oficiāli pretendē apvienotie Arābu Emirāti. Apvienojumā ar jūras bāzēm Bandarā Abāsā, Bušērā un Čābahārā, Teherāna pilnībā pati var draudēt vai aizsargāt šaurumu satiksmi pēc saviem noteikumiem. 2025. gada jūnijā Irāna izvietoja divējāda pielietojuma dronus, ieviešot tā saukto viedās kontrolas doktrīnu, ar kuriem tika trāpīti konkrētiem mērķiem, vienlaikus ļaujot neitrālai satiksmei netraucēti pārvietoties. Rezultātā globālais naftas piedāvājums nekavējoties samazinājās par 20%, bet jūras apdrošināšanas prēmijas pieauga par 50–100%. Līdz 2026. gadam vairāk nekā 1650 kuģi šaurumā bija piedzīvojuši GPS un AIS traucējumus. Tas bija pietiekami, lai ikdienas komerciālā kuģošana pārvērstos par rūpīgi aprēķinātu risku. Tā kā to kuģošanas ceļi ir tikai dažas jūdzes plati, pat ierobežota mīnu izvietošana vai elektroniskie traucējumi ir pietiekami, lai izraisītu satricinājumus pasaules enerģijas tirgos. Taču vissvarīgākā sala ir dzīvības artērijas sala. Oficiāli to sauc par Kargas salu. Tā ir maza koraļu sala tikai 21 jūdzes attālumā no krasta, caur kuru fiziski iziet gandrīz viss Irānas naftas eksports. 2025. gada konfliktā tā kļuva par tūlītēju ASV trieciena mērķi viena vienkārša iemesla dēļ. Tas, kurš kontrolē Kargas salu, kontrolē visu Irānas valdības ienākumu plūsmu. Ostas pusē Bandarabasā atrodas tieši pie Hormuza līča, pretī Kašimas, Larakas un Hormuza salām. Tā apkalpo lielāko daļu Irānas konteineru satiksmes un ir savienota ar Teherānu pa autoceļiem un dzelzceļu. Taču tās saklie ūdeņi piespiež lielākos kuģus izkraut kravu AAE ostās un pārvadāt to pāri ar mazākām laivām. Čābahāra, kas atrodas tālāk uz austrumiem Omānas līcī, pilnībā atrodas ārpus šauruma ar tiešu piekļuvi dziļūdeņiem uz Indijas okeānu. Tā ir vienīgā šāda Irānas ostas pilsēta, kuru Teherāna pozicionē kā koridoru uz Afganistānu un Centrālāziju. Ģeogrāfiska atrašanās vieta ir laba, taču Čābahāra atrodas vienā no attālākajiem Irānas reģioniem. Bez nopietnām investīcijām iekšzemes infrastruktūrā šī priekšrocība lielākoties paliek tikai uz papīra. Katra valsts būvē ceļus un dzelzceļus, bet Irānā ceļu būvniecība nav tikai inženiertehnisks projekts, tā ir cīņa ar ainavu. Ņemiet, piemēram, Transirānas dzelzceļu. Tas tika atklāts 1939. gadā un joprojām ir viens no tehniski drosmīgākajiem infrastruktūras objektiem, kāds jebkad uzbūvēts. Lai tikai šķērsotu Zagrosu kalnus, inženieri izraka 126 tuneļus cauri dažiem no vecākajiem un visblīvākajiem iežiem uz zemes.
Lai pārvarētu 2220 metru augsto pāreju starp Teherānu un Kaspijas jūru, slīpums bija jāpalielina līdz 2,8%, kas ir tik stāvs, ka vilcieni joprojām lēni pārvietojas pa posmiem, kuru izveide prasīja gadu desmitus un milzīgus cilvēku upurus. Tas notika 1939. gadā. Šie izaicinājumi nav mainījušies. Pašlaik vissvarīgākais infrastruktūras projekts valstī ir Teherānas Šomālas automaģistrāle. 75 jūdzes gara, īpaši izstrādāta, lai savienotu galvaspilsētu ar Čalusu pie Kaspijas jūras. Lielākajā daļā valsts tā būtu vienkārša šoseja. Šeit ir nepieciešami vairāk nekā 30 dubultie tuneļi, no kuriem nozīmīgākais ir Arboras tunelis. 6400 metrus garš, izurbts tieši cauri Arboras grādas sirdī. Šajā kalnā inženieri sastapās ar visu uzreiz. Klintis zem 850 metru biezas sakslāņa, tik liels spiediens, ka iežu masa aktīvi spiežas uz iekšu pret tuneļa sienām. Metāns un ūdeņraža sulfīts, kas piespieda strādniekus izmantot saspiesta gaisa sistēmas, lai vispār varētu elpot. Ūdens, kas plūda iekšā caur karsta tukšumiem ar ātrumu 800 litri sekundē, un viss tas bija jāpārvar. Kandavanas lūzuma zona ar vairāku kilometru vertikālām nobīdēm, kas iesprūda tuneļu urpšanas mašīnas un padarīja katru metru uz priekšu par cīņu ar pašu ģeoloģiju. Lūk, kā patiesībā izskatās Teherānas savienošana ar Irānas piekrasti. Un visu šo uzkrāto izmaksu rezultāts atspoguļojas vienā skaitlī. Ceļu satiksmes negadījumi vien Irānai ik gadu izmaksā aptuveni $20 miljardus, kas ir apmēram 7% no IKP, vairāk nekā viss valsts veselības aprūpes budžets. Ne jau tāpēc, kā irāņi brauc, bet gan tāpēc, ka uzturēt drošu infrastruktūru tik naidīgā reliefā un tik lielā mērogā ir finansiāla brūce, kas nekad pilnībā neaizdzīst. Irāna ir ieguldījusi milzīgus līdzekļus tuneļos, dzelzceļos un šosejās. Kalni ir paņēmuši visu, un rēķins turpina augt. Un tā nav atsevišķs gadījums. Ziemeļos tam ir 404 jūdžu gara josla, kas stiepjas gar Kaspijas jūru. Taču Arboru kalni piekļaujas tik tuvu ūdenim, ka dažviet attālums starp virsotnēm un krasta līniju sašaurinās līdz tikai 6,21 jūdzei. Tā ir šaura ierobežota josla, un tomēr šī plānā josla ir viena no retajām vietām Irānā, kas dabiski ir mitra un patiesi auglīga. Rets izņēmums valstī, kuru raksturo sausums. Taču dienvidos ainava krasi mainās. Zeme nokrīt no plato, kas atrodas aptuveni 600 metru augstumā, aiz kuras lejas nogāzes gandrīz līdz 1800 metriem, un zeme tālāk nolaižas līdz šauriem piekrastes līdzenumiem gar Persijas līci un Omānas līci. Akmens klintis, nelīdzenas zemienes un ļoti maz līdzenas zemju starp kalniem un ūdeni. Uz tās robežām ir 13 kaimiņvalstis. Uz sauszemes Irānas robežas dala 7 valstis – Turcija un Irāka rietumos, Armēnija un Azerbaidžāna ziemeļrietumos, Turkmenistāna ziemeļaustrumos, Afganistāna un Pakistāna austrumos. Garākā no šīm sauszemes robežām stiepjas uz Turkmenistānu. Īsākā ir ar Armēniju, tikai dažus desmitus kilometru gar Arreses upi. Un neviena no šīm robežām neiet cauri viegli šķērsojamam apvidum. Zagrosu kalnu grēdas nosaka robežu ar Irāku un Turciju. Tuksnesis un Krūmāji iezīmē robežas ar Afganistānu un Pakistānu. Grūti iebrukt pāri šīm robežām, jā, bet tikpat grūti tās arī kontrolēt. Un tieši tāpēc šīs pašas robežas jau ilgstoši ir bijušas kontrabandas koridori, kurus neviena valdība nekad nav pilnībā slēgusi. Irānas 1516 jūdžu garā piekraste tai nodrošina 6 jūras kaimiņus – Kuveitu, Sauda Arābiju, Bahreinu, Kataru, AAE un Omānu, kas izvietoti gar Persijas līci un Omānas līci. Uz ziemeļiem Kaspijas jūras piekraste pāri ūdenim saskaras ar Krieviju, Kazahstānu, Turkmenistānu un Azerbaidžānu. Tie ir vēl 4. Irānai ir no 130 līdz 160 miljārdiem barelu pierādītu jēlnaftas rezervju, kas ir 8 līdz 10% no visām pasaulē atlikušajām rezervēm. Taču gandrīz viss tas atrodas dienvidrietumos, Zagrusas priekškalnēs un Hūzestānas līdzenumā. Bet jūras atradnes Persijas līča ziemeļos tieši piegādā naftu Kargas salai. Un cauruļvadi, kas ved no šiem atradņu laukiem uz pārstrādes rūpnīcām Abadānā, Isfahānā, Teherānā, Tabrīzā, veido visas ekonomikas asinsriti, stiepjoties zem tiem pašiem kalniem, kas vienmēr ir noteikuši šīs valsts raksturu. Irānas ģeogrāfija ir visspēcīgākā šīs valsts īpašība. Tā ir arī vissmagākā nasta, ko tā nes.